Neliek kādu. Krūmi! Neliek kādu. Mani jāredz. Viņš tagad ienāk kabinetā. Es ienāku kabinetā, ja es runāju ar Dantēnu. Nu, vai ārstnieciskās duviņas, ko izrakstīja, lai jūsu sieva izstāst labāk palīdzēja? Jā, tikai uz 2 dienām pēc tam duviņas nokrita. Nākamais. Doktor, lūdzu, palīdziet. Man tāda problēma. Kad es esmu ar sīvu, mans loceklis skatās uz zābaku. Nu vienkārši uzlieciet zābakus uz skapja. Nākamais. Doktor, es visu laiku no kaut kā baidos, un bez nekādas pamata. Māsiņa, burgeni. Tagad iedzers un būs iemesls no kā baidīt. Nākamais. Iedzers no burgeni. Doktor, šķurā ar 2 strūklām. Ielieciet pogu čurās ar 4. Nākamais. Doktor, man ir klāt. Māsiņa, burgenu. Tagad nekliposiet, pat nemēģināsiet. Nākamais. Doktor, es katru rītu tur atrodu nelielu plastmaru. Es jau esmu sakrājis veselu augu. Tās nav markas, bet uzlītas no banāniem. Tu būtu varīgais krakoli. Nākamais. Doktor, man nesin, kāpēc neviens neievēro. Nākamais. Doktor, šausmīgs sāpes, čurāja karst. Izliek pīpsas no rozētas, ka čurā. Nākamais. Doktor, man zobi nodzeltējuši. Tādā gadījumā jums piestāvēt zeltenu katlicēju. Nākamais. Doktor, man ar kājām slikti. Ar kājām ir labi, bez kājām ir slikti. Doktor, man ir problēma. Katreiz, kad es nošķeltos sajūtu orgasmu. Šķelties labāk. Nākamais. Doktor, palīdziet, man 28 gadi un intīmās vietās vēl māti neauga. Un cik reizes nedēļā nodarboties? Nu, kādas 30, 40. Nu, ziniet, uz maģistrālēm arī zāli neaug. Doktor, palīdziet, Antoniņš nerad vienu krāsu. Kā lai es zinu, viņš nevar redzēt. Nākamais. Doktor, es nevaru gulēt. Man galvā ir 1000 dažādu domu. Iesaku pirms gulētiešanas iedzert pudeli ar caurreiz zāli. Un tad es aizmirstu. Nē, protams, bet tas jau galvā tikai viena.